Mēs atrodamies rodaļos, kur viņš neko neskaidrošu, es jūtos labi. Sigulda. Reāli zelta rudens ārā. Viss notiek pozitīvi cilvēki apkārt. Tev arī muguras ir koks. Atceries šurp, mums ir sižets. Uz vietas atradīsim sižets. Ejam šopus, mums Lūk, jāuzsver redzam, vairāk cilvēku. nevainīgi tā neuzkrītoši apskatīsimies šiem jauniešiem, kuriem 2 bērni piedzimuši, laimīgi laulību laikam. Bet tas tur, kā lai to saka, stilistiskās ziņas jautājums nav tas, ko mēs vēlētos redzēt, mēs iesim tuvāk. Vai mēs varētu dabūt ekskluzīvu interviju? Tagad iedomājamies tādu, ka bērnu nav. Kas pie vēlna viņiem ir galvā? Pasties, viņi saskaņojuši savas galvas kopā. Čalim ir cepuri Prikols violētām Siguldā. līnijām un meitnei kapuci Ja vēlies violētām. precēt sievieti, nekad nepērciniet to pašu, kas ir tev. Ko vēl galvā. Sākot ar māju līdz pat dzīvei. Tev tas nav jādara. Un izmantojot šo brīnišķīgo iespēju, kas var šodien daudz runāt, es pareklamēšu jauno sulu šobrīd. Normāli banānu nektārs. Pasties. Visi ļoti veselīgi. Tauki vispār pa nulē. Un garšīgi galvenais. Taku Saka enerģija. galveno. Viss kārtībā. Jā, ir garšīgi. Kas tie čaļiem ir? Varētu iedot. Izsitēji. Latvijas lepnums. 2. sezona. Kāda? Ej, pasties, tev atbildēju uz jautājumu, gdzie? Braukšana. Jā, viņi ir čistīgi galvas sasniegt. Artur, kā tev ar seju šobrīd? Tu visu laiku pārvietojies. Mēs tur jau bijām. Pastāst lūdzu savu attieksmi pret elektromobīļiem un viņu noderību sabiedrībai. Par ko? Elektromobīļiem pipendos. Tās mašīnas, Mašīnas, kas netērē degvielu. Zini, Siguldā braukājās. Es varētu tev uzdot pāris jautājumu. Jo es pats daudz nezinu par to. Nu tad dod. Ko darbojās tie elektromobīļi? Tīri uz elektrību, uz Jā, akumulātoriem. tāpēc ir elektromobīļi, jā. Šarlaka cienīgs atklājums. Jā. Kādas ir optimālā, minimālā alga? Nezinu, kā lai nosauc. Nu, minimālā alga viņiem. Kam? Mēnesis. Elektromobīļiem? Elektromobīļu vadītājiem. Mums ir Latvijā viens tikai tāds. Kurš? Kaut kāds čalis, kas to visu Kur parāda. jāvēršās, lai uzzinātu minimālo algu? Nu, nezinu, pajautā. Kam? Mātei Googlai? Nē, šiem 2 jaunekļiem. Cik nu jaunekļi? Kuriem? Cik nu jaunekļi? Nē. Ir jau tāds sārkumiņš nedaudz dzīvē tieši. Ev, Artur, kad taps tavs koprieks ar Bīberu? Rītā. Mēs varam palūgt nelielu ieskatu tematikā. Es viņam jau nopirku biļetes Siguldā. Par ko būs šis gabals? Par mīlestību, lai tautas balsī vairāk ir slīžot. Esmu čals, kas iet mīlestību tikai. Un tu viennozīmīgi neveicini mazus bērnus uz narkotisko vielu pieņemšanu. Laba koka toalete. Tikai Siguldā. Cenas ir runājama. Ar ko? Ar mani. Ar mani personīgi. Kas ir ar tevi? Ar mani kājas runāja. Cenas runā. Kāpēc to pateikt?